geocaching sācies. Brauka tiešām ārā ir augsts, karsti. Mūsu geocaching pirmā sērija, pirmā daļa šā būs, ne? Jo. Pirmās tuvākās geocaching lokācijas. Let's go! Tātad geocaching pirmā vieta, kā jau jūs redzat. Kā jau redzat, jūsu ekrānos jau parādās. Mēs ejam uz Aizkraukles Katoļu baznīcas vietu. Šitā lokācija, ne? Jā. Būs interesanti, bet, nu, pirmā vieta šodien. Mēs tuvojamies pēc kartas. Jā. Es pagaidām neko neredzu. Ķipa šeit, ja? Tad mēs atgriezīsimies, tad mēs būsim daudz maz atraduši. Tur starp šitiem diviem kokiem jābūt, vai ir tālāk. Tā, mēs esam atpakaļ. Man izdevās atrast. Te vienu ilgi meklēju telefonā. Bet, nu, paslēpts tieši kokā. Tieši starp šito vietu, kuri grūti tikt iekšā. Bam. Mēs atradām. Ja nu gadījumā kāds meklēs, bet nebūs interesanti, bet, nu, tā kā, jā, tiekamies jau laikam nākošajā vietā. Šito mēs paslēpsim, lai jūs nezināt, kur. Nu tā, pirmā lokācija bija Aizkraukles Katoļu baznīca. Lūk šī. Iesim paskatīsimies, kas te labs, ne? Gan jau, ka var iet vienalga. Var jau paskatīties, uztaisīt pāris bildītes. Es tā domāju, mierīgi. Atkal brīvdienu piedzīvojums. Let's go. Jā, lūk, šāds skats arī ir Aizkraukles Katoļu baznīca. Foršs skats. Foršs statuja. Un tur Daugava. Interesanti. Un tur Karīna. Un Karīna pozē. Tiešraide tagad notiek. Kazas gadā dzimusī iet pie kaza ciemos. Paglaudi, jo iekodīs tev pirksā. Šits labs. Ne, viņam bārdi ir tā kā vecs viņš būtu. Šitus, Es arī gribu paglāzt. Viņam ir radziņi. Jā, mēs radziņiem iedot katru reizi ēst. Kā ābols. Viņam ir āboli. Interesanti izskatās. Viņš pirks ēd? Interesanti. Ej, no. Tu ķepu dod? Viņš jau liels, viņš jau nevar. Šitie jau tie jauniņi vēl ir. Viņam gan jau vadīties viņu. Viņi tā draudzīgi izskatās, ne? Viņš tev runā. Ko? Es nezinu, ko viņi ēd. Un tagad mums saka, ka jāiet pāri laukam. Ko izdarīsim? Ja jāiet, tad jāiet. Bet, nu, Daugava tālumā ir forši izskatās, jā. Let's go. Čau, pasaki. Tā. Tā, nu, ko otrā vieta ir šeit. Kapteiņa Krodziņš. Krūmos kaut kur. Tā. Neesmu pārliecināts, kur viņš varētu būt, bet, nu, rādi ir kā šito vietu. Šitas gan būs challenge, man liekas. Lai atrast kaut ko šeit. Mēs atgriezīsimies, kad mēs būsim atraduši, kā jau jūs redzat kartē, vai arī uz ekrāna, ja es būšu uzlicis, tā kā, jā. Viņš ir bišķiņi no uz priekšu. Tu cerams ierakstē ekrānu, vai ne? Malac, jū. Tiksimies, kad atradīsim, parādīsim. Atrad? Tātad otrā vieta un beidzot atradām. Bija jāpameklē. Atradām. Tiekamies jau pie nākamā objekta. Mēs parādīsim šodien.
Tā reāli forša taka, kur pastaigāties. Šī tāds taks. Ievēlamies noiet lejā, bet nu arī pa augšu var pastaigāt. Ai. Tātad trešā lokācija Strūklage. Tātad atgriezīsimies, ka mēs būsim gribu atraduši pie šī tāda sprīdīša. Te viena meklēs. Šoreiz viņai došu uzdevumu sameklēt, jo es jau divus tā kā esmu atradis, tā kā sajiet. Tas moments, kad neatradām trešo objektu, Jā. jo tas bija pārāk grūti, bet nu esam pie tāda skata punkta kā Daugava. Meklējam ceturto, tā kā tiekās, ka atradīsim. Viss, mēs padodamies. Jā. Varbūt nākamreiz aiziesim. Divus atradām, divus nē. Krūmos rāda, ka te jābūt, bet te nav. Mēs visu izskatījām. Tā kā Gājām kāds īsam tārā vai arī kaut kur izmet. pie Daugavas tā kā nav. Āriet nemeklēt. Nav jēgas. Un tajā Strūklakā varbūt ir, varbūt nav, jo mēs neatradām. Padevāmies arī. Tā kā tiekamies jau nākamnedēļ varbūt. Nākamnedēļ varbūt aiziesim uz stienu. Izdomāsim. Tiekās. Peace out. Kur bučiņi? Vairs nav. Tā kā tiekās.